Sveiki visiem! Jā, mani sauc Power Plus, un šodien mums būs reakcija uz J-pop, uz japāņu pop dziedātāju. Ak, Dievs, tik ilgi es viņu neesmu skatījusies, es aizmirsu, kā pareizi viņu sauc. Ak, Dievs, Kenshi Yonezu. Ja es pareizi izrunāju. Sorry, ja nepareizi izrunāju viņu uzvārdu. Es šaubos, ja es vispār pareizi izrunāju viņam. Bet es ceru, ka pareizi. Ar dziesmas nosaukumu Sayonara Mata Itsuka. Ja es pareizi izrunāju, sorry, ja nē. Sorry, vēlreiz sorry. Un sorry. Nu tad ko? Mēs ejam. Viņam ir rastīts. Vai nē? Vai man spēlēs? Ujās. 見上げた先にはツバメが飛んでた気のない顔でもしも私に翼があればViņš mierīgi sēž tur ujās. さよなら100年先でも会いましょう心配しないでいつの間にか花が落ちた誰かが私に嘘をついた土砂降りでも構わず飛んでくその力が欲しかった誰かと恋に落ちてまた砕けて離れ離れ口の中肌と血が滲んだ空に唾を吐くまたしぐるるやしぐるる街へ歩みるそこかしこで袖触れる見上げた先には何もいなかった光顔で触らないで背中が振りつける的外れ人がの玉牛国の先にこそ私は春を見る誰かを愛したくてでも痛くていつしか雨穴で繋がれてた縄を握りしめてしかとかみちぎる貫け狙い定め照らし捉えどこまでも行け100年先のあなたに会いたい消え失せるなよさよならまたいつか今恋に落ちてまた砕けて離れ離れ口の中肌と血が滲んで空に唾を吐く今羽を広げ気ままに飛べどこまでも行け生まれた日から私でいたんだ知らなかっただろう Dat video opstāt ļoti interesants. Viss tas bija tik īsi. Varēja vēl kaut ko, vēl garāku video. Man iepatikās videoklips, bija tāds ļoti neparasts un interesants videoklips. Vokāls viņam kā vienmēr ļoti foršs, cool, fire, kā vēl var pateikt. Neparasts vokāls viņam, man iepatikās, jā.
Viņa vokāls, kā vienmēr. Videoklips, kā jau es teicu, ļoti neparasts, interesants un jūtīgs. Priekš manis nezinu, kāpēc. Nu tad ko? Tas bija pagaidām viss. Tas bija Power Plus. Visus mīlu. Līdz nākamai reizītei un jā. Atā!